Labdien! Šodien es jums parādīšu, kā ātri un vienkārši izveidot ierakstīto prezentāciju MP4 formātā, izmantojot Canvas piedāvātās iespējas. Tātad, atveram Canvas galveno lapu, dodamies uz sadaļu prezentācijas. Šeit izvēlamies ierakstīšanas formātu. Būtiski ir pārbaudīt, vai jums šeit labajā augšējā stūrī parādās prezentēt un ierakstīt. Ja ir šāds uzraksts, tas nozīmē, ka jūs esat izvēlējušies pareizo formu. Kā jau es vienmēr atgādinu, noteikti savam noformējumam ir jādod nosaukums, lai jums būtu viņu pēc tam vieglāk atrast savos projektos. Tātad. Ierakstītā prezentācija Canvā. Nākošais solis ir prezentāciju izveidot. Jūs varat rīkoties līdzīgi, kā tas ir ar visām Canvas piedāvātajām noformēšanas iespējām. Jūs varat paņemt baltu, tukšu sagatavi un aizpildīt to ar jums vēlamajiem elementiem, tekstu un visu pārējo. Jūs varat augšu pielādēt kādu no savām prezentācijām, kas atrodas jūsu datorā, un izmantot to. Varat paņemt kādu no iepriekšējiem prezentāciju sagatavēm, kas jums ir, un uz tās bāzes veidot šo te jauno. Varat arī izmantot gatavu noformējumu, kas visvairāk atbilst jūsu mērķim, ar kuru jūs gatavojat šo te prezentāciju. Tātad uzklikšķinam, šajā gadījumā mēs arī lietosim gatavo prezentācijas variantu, un tātad mums šeit ir prezentācijas sagatave. Atbilstoši šeit noņemsim nost visu to, kas mums nav vajadzīgs, lai netraucētu noformēt. Kā redzat, te jau ir. Tātad, kā izveidot ierakstītu prezentāciju Canva.com. Jūs varat arī, kā jau zināms, labot šo te fonu. Varbūt jūs vēlaties izveidot kaut ko gaišāku, dzīvespriecīgāku, lai jūsu prezentācija būtu labāk uzskatāmāka. Jo, kā redzat, jums ir piemērotas krāsas uzreiz, pievienotas klāt šim te, kā jūs varat veidot. Un jūs uzklikšķinot šeit, lejā kreisajā pusē, uz mainīt visu, varat visu prezentācijas sagatavi pārveidot vienādu. Un šo te arī varat pārnest, pamainīt atrašanās vietas savam tekstlodziņam, savam noformējumam, vai arī nomainīt nost. Tātad, šeit tāpat jūs varat ielikt sev nepieciešamo tekstiņu, tādu, kas atbilst jūsu vajadzībām, vai arī, ja tieši šāda prezentācija nav vajadzīga, tad mēs varam šo te noņemt nost. Tātad, kā redzat, pirmais solis. Izveidot Canva prezentāciju. Šajā gadījumā atceramies arī, ka mēs varam izvēlēties burtu krāsu, kāda mums ir nepieciešama, lai labi izceltos uz šī jaunā nomainītā fona, jo mēs no tumša fona pārgājam uz gaišu, līdz ar to mums ir jārēķinās, lai var mūsu prezentāciju redzēt. Tātad,
Šeit ir atkal jau tas pats, ko runājām. Tātad izvēlamies. Izvēlēs sagatavi. Ievietot tajā savu informāciju. Tātad otrais solis. Dodies uz ierakstu studiju. Tātad. Tā, ja mums ir tik tālu jau gatavs, arī šeit varam atvainojiet, arī tā gadās. Dažādas kļūdas gadās. Nu, nemāk noņemt vairāk nost tā. Tātad, kā jau teicu, te var būt dažādi, jūs varat pamainīt attēlus, jūs varat ielikt savu attēlu, lai tā jauki piemērot, tā. Un tad, kad esat aizpildījuši visu vēlamo informāciju, šobrīd to es nedarīšu, jūs jau saprotiet, tas ir paraugs. Mēs varam arī noņemt nost liekos slaidus, kā jūs redzētu, vienkārši uzklikšķinot un izdzēšot. Tātad, tad, kad mūsu prezentācija ir sasniegusi to gatavības pakāpi, kādu mēs vēlējāmies, un visa nepieciešamā informācija ir ievietota tajā iekšā, klikšķinam šeit labajā stūrītī augšā uzrakstu prezentēt un ierakstīt. Doties uz ierakstu studiju. Kā redzat, tiek iestatīta kamera un mikrofons, tāpēc paskatāmies, lai mums aizmugurē ir labais fons, lai ir varbūt kādi jauki aizskari vai kāds cits fons. Pārbaudam, kā strādā mūsu mikrofons, un tad mēs varam vai nu klikšķināt uz sākt ierakstīšanu, vai ja mēs saprotam, ka kaut kas ir jāpapildina, tad dodamies atpakaļ pie rediģēšanas. Ļoti labi ir izveidot vispirms piezīmes. Ja tad, kad esam tikuši līdz ierakstīšanas momentam, saprotam, ka, bet ko tad es runāšu? Ja jūs vēlaties veidot piezīmes, tad klikšķinam šeit, apakšā ir uzrakstīts piezīmes. Kā jūs redzat, vienam slaidam jūs varat pievienot līdz 5000 rakstu zīmē. Un šīs piezīmes redzēsiet tikai jūs, neviens cits tās neredzēs. Tātad, pievienojiet piezīmi sev, lai jūs droši zinātu, kas jums ir jāsaka saviem skatītājiem. Un šeit es uzrakstīšu vispirms noteikti izslēdziet kameru citās programmās, ja esat tās pievienojušies. Kamera var būt vienā programmā. Programmās. Tā, piemēram, šādu piezīmi, lai jūs atceraties. Un
tad, kad piezīmes ir izveidotas pareizi, tad dodamies vēlreiz uz prezentēt un ierakstīt podziņu, uz ierakstu studiju. Kamera ir ieslēgta un nospiežam pogu sākt ierakstīšanu. Labdien! Šodien mūsu nodarbībā mēs mācīsimies veidot ierakstītu prezentāciju platformā Canva.com. Pirmais solis ir izveidot Canva prezentāciju. Varat izvēlēties sagatavi, varat ielādēt savu prezentāciju, varat gatavot no tukšas formas. Ja izvēlaties gatavu veidi, tad ievietojiet tajā savu prezentāciju. Šeit redzat podziņa pauze augšā. Uzklikšķinot uz to, jūs varat apturēt. Ļoti parocīgi, piemēram, ja uznāk klepus lēkme, vai kāds pēkšņi jūs grib uzrunāt, ziniet, kā tas kādreiz ir. Vai esat aizmirsuši, ko runāt, un šeit nav pievienot pieraksts nekāds, tad šajā brīdī jūs varat aiziet kaut uz nākamo vai aiznākamo soli un pievienot prezentācijā savu tekstu. Uzklikšķinam kreisajā apakšējā stūrī ir zīmulītis uz lapiņas, un te jūs varat pierakstīt, kas ir nepieciešamais. Prezentējot un ierakstot, būtiski ir iepriekš apdomāt savu runu. Tātad gatavs, noteikti uzklikšķinam gatavs, un šeit parādās, saglabājās tas mūsu ieraksts. Nonākot atkal uz doto slaidu, jūs atgriezīsieties un varēsiet no tā turpināt. Jā, kā jau teikts, ja piedalāties tajā laikā kādā citā programmā, noteikti izslēdziet tajā kameru un mikrofonu, jo šeit citādi jūs nevarēsiet mikrofonu ieslēgt. Ja jūs vēlaties veidot ierakstu bez jūsu vizuālā tēla, tad droši kamera var palikt neieslēgta. Ja tomēr vēlaties arī parādīties savā ierakstītajā prezentācijā, tad ieteicams kameru citā programmā izslēgt, lai to var pievienot šeit. Tad, kad esat gatavi runāt, nospiediet podziņu turpināt labajā pusītē. Otrais solis – doties uz ierakstu studiju. Tad, kad ieraksts ir pabeigts, esat pateikuši un parādījuši savai auditorijai visu, ko jūs vēlaties, uzklikšķinam šeit labajā augšējā daļiņā uz balto taisnumurveida pogu beigt ierakstīšanu. Sistēma jūsu ierakstu augšupielādē. Tajā laikā ir ieteicams šo pārlūku programmas logu turēt atvērtu, lai kaut kas nenobrūk un nepazūd informācija. Un kamēr notiek ieraksts, jūs pagaidām vēl neko īpaši darīt nevarat. Atceramies, ka, ja mums ir bezmaksas Canvas versija, tad mēs varam ierakstīt un lejuplādēt līdz 30 minūtēm garu ierakstu. Šeit jūs varat tālāk rīkoties divējādi. Jūs varat nokopēt linku un nosūtīt to, ievietot piemēram, sociālajā platformā kā postu, nosūtīt e-pastā, WhatsAppā vai ar citu saziņas līdzekli, ielikt čatiņā, ja jūs mācaties un tur šobrīd piedalāties kādā sarunā. Jūs varat arī lejupielādēt šo materiālu, un tad fails tiks ielādēts, kā jau teicu, MP4 formātā. Redzat, šobrīd notiek lejupielāde. Šādi sagatavota prezentācija ir ļoti parocīga.
Tā ir līdzīgi kā pārsūtīt Word dokumentu un PDF formātā sagatavot dokumentu. Jums nav problēmas ar to, ka kaut kas var pazust, kaut kas var nojūt, kāds ir ar PowerPoint, ka atverot to vaļā, varbūt atšķirīgs šrifts, un to nav iespējams parādīt tieši tādu, kādu jūs bijāt ieplānojuši. Turklāt šo prezentācijas formātu jūs varat izmantot dažādās aizstāvēšanās projektos un tam līdzīgās vietās, kursos, kur jūs esat mācījušies gadījumos, piemēram, ja jūs paši nevarat pārunāt, teiksim, ir aizsmakusi balss vīrusu laikā, jo sevišķi tā var notikt. Kā redzat, man ir lejuplādējies fails. Atverot šobrīd lejupielādes savā datorā, ierakstītā prezentācija Canva. Šeit viņa ir, un es šo prezentāciju varu atvērt un izmantot tālāk kā jau prezentācijas failu. Maksas variantā jūs varat ierakstīt un saglabāt praktiski neierobežotā ilgumā šādu te video ierakstu prezentācijai. Tomēr ieteikt atcerēties, ja jūs gatavojat šo te ierakstu kā uzskats materiālu, piemēram, ievietošanai sociālajos tīklos, vienmēr padomājam, kādam mērķim tas ir paredzēts, jo, kā mēs zinām, cilvēkiem nepatīk ļoti garas prezentācijas, ļoti garas ierakstus skatīties, ja vien tie nav ārkārtīgi saturiski vērtīgi. Nu ko, tik vienkāršā un ērtā veidā mēs varam sagatavot ierakstīt prezentāciju. Canvas vietnē tā vienmēr būs pie jūsu projektiem, un, kā jūs redzat, jūs jebkurā brīdī varat ienākt šeit vai nu lejupielādēt, vai nokopēt linku. Protams, varat arī dzēst ierakstu, ja tas neatbilst jūsu prasībām. Varat arī tiešsaistē viņu palaist citiem cilvēkiem un izmantot daudzos citos kopīgošanas variantos, kādus piedāvā Canva. Priecāšos, ja jums šis ieraksts noderēs. Ja tas jums patika, lūdzu, ielieciet laiku. Varat arī padalīties ar šo ierakstu savos sociālajos postos, sociālajos tīklos un varat abonēt, piesakoties manam kanālam, lai uzzinātu atkal kaut ko jaunu un interesantu. Lai jums veiksmīga diena un uz redzēšanos!